Sveiks, kauboj! Kur tavu mamma? Hei! Kauboj! Kas tev puika? Nobijās. Tante! Tante! Nāciet, nāciet. Te jau visa tā godība ir. Smaržo jūti? Jūtu. Vai ķēķi negribējāt apskatīt? Gribam. Nepaklūpiet tikai. Te ir tumšs. Redz, kādu gaismu gribi. Vai tad jūs ar gāzi? Jā, kad pīrāgus gribam cept, tad plīti jau arī vēl iekurinām. Es atkal domāju, ka jums te būs manteļskurstenis. Mūsu pagast pēdējo manteļskursteni aizpēr nojauc. Žēl. Jums te circenis arī droši vien dzīvo? Vai, kas tas par jaukumu? Paskaties. Tas vēl no manas vecās mātes. Šitāda manta. Vai jums nav arī tāds krēsls un galdiņš? Jums te iznāks burvīgs retrostūrītis. Varbūt uz bēniņiem. Kas par vērbaļķiem? Senči zem tiem dzīvojuši. Šito galdu mans tēvs taisīja. Viņš bija labs amatnieks. Paldies. Ar avatrīkiem. Tā tik būtu bilde. Te esi vaļējās klēts durvis. Jums taču ir klēts. Kur nu bez klēts? Albīnīt. Nāc, pasaki labdienu. Paskaties, vai tur nav vecas grāmatas, varbūt atpūtas. Te jau viens bija. Viņš visu paņēma. Kas tas? Tu esi bailīgs. Nu, kā to ņem? Tu baidies no sārkiem? Nē. Nemaz. Nemaz. Un tu esi šo māju saimnieks? Nu, kā to ņem? Viņš vismaz labi samaksāja. Ui! Nē, neko nesamaksāja. Esot pažarnieks, jo zem jumta taču nedrīkst turēt papīrus. Kas jums te lietas koku? Bet tas zārks. Tas ir mans zārciņš. Mēs te vecenus sanācām, aprunājāmies. Bet, ja nu pēkšņi nāve klāt un nav ne meistara, ne materiālu, uztaisīs zārku no zaļiem dēļiem. Mironim smiltiņas acīs sabirs. Un nolēmām pasūtīt, lai stāv. Putniņi nav aptaisījuši. Es palūdzu pārklāt ar plēvi. Viss ir kārtībā. Sakiet, bet tā jums ir kūts. Ko es te? Jums droši vien padzerties gribas. Nāciet līdzi. Jā. Nu, padzeries, meit. Paldies. Kaifs. Šis pieniņš ir veselīgāks par gosu pienu. Govs, un kas tad šis ir? Re, kur mana piena devēja? Anžu, padīties gribi? Mē! Buts! Lielāku mēs nevaram izbarot. Paldies, es vairāk nedzeršu. Buts! Cer, tēriņ. Tagad tu būs man zirdzība. Paldies, es vispār pienu nedzeru. Kaut gan esmu dzirdējis, ka kazas pienā esot ļoti daudz vitamīnu. Ļauj tev uzsēsties virsū. Vai tu tā zirgi dara? Augļu koki gan jums traki sazarojuši. Jā, un apsaluši. Būs pamatīgi jāzāģē nost. Viens jums man jāapsola. Ar māju dariet, ko gribat, būvējiet kamīnu vai pirti, tas jau modē. Bet šo te ābeli atstājiet. Viņa lai aug, cik nolikts, cik pietiek spēka. Tā kāda sevišķa šķirne. To es nemāku sacīt, mans vīrs, kādreiz to potējis. Un šī ābele palīdzēja man izdzīvot. Kā? Izdzīvot? Lūk, tā. Viss šādi notiek pasaulē. Vīrs pārnāca, dzīves nokara, tikai klips. Kas tad vīrišķim klibums? Domāju, gan viss būs labi. Jaunu dzīvi uzsāksim. Taču vakarā viņš tepat uz šī ceļa tika nošauts.
Viņa puskažoka. Kādam ievajadzējās puskažoka. Dzīvei tāda vien bija toreiz vērte. Bet jūs, laikam, tas neinteresē. Nē, kāpēc? Es meitas gados aiz ezera dzīvoju. Un nedomāju šur pie viņa nākt. Taču viņš bija kā uzmedots, apbūra mani. Rudenī, kad ienācās pirmie āboli, salasīja no ābeles. Pašus skaistākos lika bišu stropā, lai piesūcas ar medus smaržu. Un naktī ezeram pāri laidās. Jums laiva arī ir. Ar laivu nebūtu nekāda māksla. Peldus. Ar visiem āboliem. Ar visiem. Un viņiem bija medus smarža. Un tagad jūs te divi vien. Ar mazdēliņu, cik es saprotu. Jūs tādi labi cilvēki izskatāties. Teikšu visu. Tā tas ir. Uzrodas dažreiz arī trešais. Pierakstīts? Kas tad šo pierakstīs? Viņš pats pierakstās, pats izrakstās. Spoks mūsu dārzā spokojas. Nevajag smieties. Es šo spoku pati redzēju. Te dārzā. Tāds kā putns, tāds kā miltumais. Paplivinās izgaist. Citi arī jau manījuši. Un tas ir viss? Vairāk nekas. Neko sliktu viņš nenodara. Pabradā pa dārzu un viss. Ziniet, tas ir tāds godīgs spoks. Dārs ar spoku. Red, tā bilde jau velk uz zelta medaļu. Nē, tā māja mums jāpērk visādā ziņā. Tik ļoti gribas, lai māja tiktu labiem ļaudīm. Pārāk dārgi, ja es no jums neprasīšu. Nu, vai tad mēs nevienosimies, vai ne? Jau paskaties, Aža, redzi? Paskaties, kāds ezers. Tur pļavā. Katru dienu nāksim peldēties. Tos abus, Ivan, šī ir skaistākā māja, kādu mēs kad esam redzējuši, vai ne? Nu, mēs taču pirksim. Tā bija, ka pirksim. Stāv mierā. Nu? Tā. Kāpēc mēs pārdevām māju, tantu? Tāpēc, ka es esmu veca un tu maziņš, Albīnīt. Un kur mēs dzīvosim? Pasauli ir liela dēliņa. Godīgs cilvēks pasaulē vēl nekad nav pazudis. Turklāt mēs tagad esam bagāti. Bet, kad mamma atgriezīsies, kā viņi zinās, kur mēs esam palikuši? Un tad mēs viņai uzrakstīsim un visu izstāstīsim. Mēs jau vienmēr rakstām mammai, kā mums klājas. Jā, bet kāpēc mamma nekad neatbild? Tas nav tik svarīgi. Vai cilvēks mums raksta pretī vai nē, pats galvenais bērniņi ir, lai viņš zinātu, kas ar mums notiek. Iesim, Albīnīt, es tev parādīšu, kur es nolieku mūsu bagātību. Kāpēc? Maz kas var notikt pasaulē, bērns. Iesim, dēliņ. Paturi. Pēdējā izstāde atkal bez manis. Cilvēks un daba. Rāmišs sataisīja. Priekš kam? Tāpēc, ka tu esi uzsēdies tiem putniem. Uztais kaut ko Robertsona gaumē. Gaumē. Tad jātais klusā daba bāzes priekšnieks. Gailis ar pīli. Jā, nu atradis, kur raksturu parādīt. To putnu dēļ tevi knābā un knābās. Nu tā, Gailis ar pīli. Mamma teica, lai es mums paprasot eļļu. Pasaki mammai, ka mums eļļa ir izbeigusies un ka zivis cept ir kaitīgi. Labi. Linda! Kas tev notika? Nekas. Redzi, kas sapirkts, sadāvināts. Es tos galdautus kādreiz esmu klājusi. Tur tu varēsi klāt katru dienu savu. Imant, mums vajadzēja to māju pirkt.
Un kādēļ ne? Mums tur būs skumji. Bet kas mums traucēs priecāties? Te tev bija šauri. Nē, es neprotu mierināt. Nevajag mierināt, tāpat nekas nemainīsies. Es to ļoti labi zinu. Un tu tāpat. Nu, viņi tak cep tās zivis. Bez tavas eļļas. Tagad mums būs māja ar spoku, un tu varēsi atpūsties no kaimiņiem un no savas bibliotekas. Man šiti tā biblioteka. Imulī, vai tu negribi vēl kafiju? Nē, Tev nav laba oma. man ir ārkārtīgi laba oma. Tu atkal par to izstādi. Nākošais gadu tev noteikti pieņems, es to zinu. Man ir tāda sajūta, ka es būtu taisījusi katru tavu bildi. Tu taču strādā ar sirdi. Kā reti kāds. Un tas ir Robertsons. Spēlē lielu priekšnieku. Cik gadus viņš nav aparātu rokā ņēmis? 100. Nu redz, pases bildi diez vai to viņš tagad mācētu uztaisīt. Bet viņš ir studijas vadītājs. Visi viņā klausās. Imulīt. Mums vajag Robertsonu uzaicināt ciemos. Nekad. Imulīt. Savu kāju viņš pie mums nespērs. Vajag. Kad cilvēks ar cilvēku izrunājas personīgi, tas ir pavisam citādāk. Atļauj man to nokārtot. Man pie viņas sievas jālabo zobi, un tad es... Imanta. Imulīt, tu mīli mani. Nu tad nobučo. Atbrauks Robertsoni. Es uzklāšu skaistu galdautu. Vienā burdā es redzēju tādu baltu linu drānu, bet varbūt to ar puķītēm. To es nereizes vēl neesmu atlocījusi. Imulīt. Mēs tūlīt būsim grāvi, un tad būs vajadzīgi 2 balti līķauti. Pūslis, pūslis, pūslis! Labvakar. 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 Mēs esam šo māju saimnieki. Mums ir ciempadoms papīri. Šo māju saimniece nomira. Nāc iesim, Albīnī. Nāc šurp, bērns. Te tev vairs nav ko darīt. Sakiet, kur ir šī zēna māte? Viņam nav mātes. Ar Dievu. Imi? Mm? Tu dzirdēji? Ko?
Pulkstenis apstājās. Imi, man ir bail. No kā? Nezinu. Būtu vismaz kaimiņu tuvāk. Vajadzēja viņai te nomirt. Imi, tur kāds ir? Kur? Tur. Tur kāds bija. Droši vien spoks. Ar tādām lietām nejoko. Tas ir kūts durvis. Jā, tur tiešām spokojas. Ko tu baidies? Pasaulē viss ir izskaidrojams un izzināms. Vēlaģījums! Kāza! Kāza! Mūsu uzkrāto mantu izstādi uzskatu par atklātu. Bravo, Krastiņa kundze. Nu tad beidzot mēs varam justies kā mājās. Mūziku. Spoks! Kaut kas traks. Neraud, mazais. Tagad tu esi drošībā. Viss būs labi. Klausies, 2 spoki vienā naktī, tas ir par traku. Viss būs labi, viss būs kārtībā, ja? Tikai neraud, Nu labi? nāc, parād man to spoku. Nomierinies. Nu, paskaties uz mani. Paskaties uz mani. Nu, redzi, man no spokiem nav bail. Spoku nemaz nav. Nu nāc, saimniek. Paņem līdzi dzirvi. Tu zini, es paņemšu labāk bateriju. Nāc droši. Iesim apskatīties, ja? Viņš stāvēja te zem nokautušā koka. Bet nav vairs neviena. Albīn! Albīn! Tu taču nebaidies no spokiem. Nāc, paskatīsimies uz tavu spoku. Hei! Spok! Kur tu esi, spok? Nu redz, kur ir tas tavs spoks. Tev nemaz nav bail. Pasaulē taču nav nekādu spoku. Te ir tikai pasakās. Tu vismaz kādam pateici, ka tu nāc šurp? Tu vienkārši ņēmi un aizbēgi? Nu, bet vai tad tā nav bēgšana, ja tu nevienam neteici ej projām no mājām? Mājas man ir te. Imant, vajadzētu ienest ūdeni. Es iešu, es tantei vienmēr nesu ūdeni. Nu, cerams, ka tas šonakt būs viss.
Lai gan man ir tāda nojauta, ka... Lai nu paliek. Un tagad guli. Rīts gudrāks par vakaru. Gan viss būs labi. Un tu tagad esi savās mājās. Vai ne, Albiņ? Guli. Tu proti mierināt. Izrādās. Ja tikai gribi. Imant, Imulīt, nobučo man. Kāpēc? Šis ir mūsu pirmais rīts šī mājā. Bērns pamodīsies. Imant, aiznes vecenītes gultu uz kleiti. Labi, es aiznesīšu. Nu, un ko mēs ar to puiku darīsim? Kurš? Viņš vakar bija pārbījies, viņš viss strīcēja. Jāpaziņo tai sievietei, ka zēns ir pie mums. Tā sieviete izskatījās viņam sveša. Jāsāk meklēt puikas vecākus. Vajag iet uz ciemu padomu, visu noskaidrot. Tāds jauks puika. Pagaidām viņš varētu padzīvot pie mums. Mums ir pašiem sava dzīve, Īmi. Diviem vien. Tu taču pats tik teici, kas tie par cilvēkiem, kuri pa savu atvaļinājumu laiku paņem kucēnu vai kaķēnu, ko mīlināties. Bet mēs paņemsim cilvēku bērnu, kuram pašam ir tēvs, māte. Bet tā sieviete teica, ka viņam nav mātes. Nu, tad ir tēvs. Varbūt viņa neteica patiesību. Bet mums taču tā ir jānoskaidro. Viņa te nemaz nav. Sākas! Drīz tu redzēsi, ko nozīmē rūpēties par svešu bērnu. Labrīt, tant. Labrīt! Kur tad tu tik agri? Nu? Ko tu dari? Jums jau tāpat viņš nav vajadzīgs. Jūs jau to pieeju nedzerat. Pareizi, un kāzu arī nevajag. Mēs viņu pārdosim. Nekādu. Kāza ir mana? Man viņa tantu novēlēja. Tava? Tu nemaz nebaidājies un nemaz neklausies. Neviens tev nepārdos. Tanta pati cepa pankūkas. Lindas tante tīri istabas. Tanta pati tīri un pati cepa. Pankūku gribi? Tanta pankūkas lika baltajā bļodā. Es tev prasu, vai tu pankūku gribi? Vajag teikt lūdzu. Lūdzu. Nāc apsēdies. Un kur ir tava mamma? Mamma dzīvo Rīgā. Un mēs ar tantiņai rakstījām vēstules.
Bet kāpēc tu nedzīvo Rīgā? Un kur ir tavs tētis? Tēti mēs nerakstījām. Un viņš ir liels vīrs. Viņam ir Volga, melna. Un ja man kāds apcels, viņš man atbrauks pakaļ. Un kāds ir tavs uzvārds? Rastauriņš. Rastauriņš. Redzi, bērns, mēs šeit dzīvosim tikai pa vasarām. Bet kāpēc jūs to māju nopirkat? Rudeņos mēs brauksim prom, un ko tad darīs tu? Palikšu tepat. Nē, puisīt, viens tu nevar dzīvot ne šeit, ne citur. Bet mēs tev palīdzēsim atrast tēti un mammu. Es neesmu kaķis, kas jāglauda. Paņem sev zeķus un kreklu. Līnas tanti izmazgāja. Paldies. Lindiņ, Jā? es atnesu tev grāmatas. Vairāk nevajadzēs? Nē, paldies. Ļoti labi. Ziniet, šitā tumšā maliņa, tas ir vienkārši eleganti. Es baidījos, ka jums nepatiks. Es pati no savas dzīves. Nu, ko jūs? Jums ir reti laba gaume, reti laba. Daktarīt, es gribēju pajautāt, vai tas ir normāli, ka man tas zelta krūnītis spiež? Jā, tas ir normāli. Ziniet, tas tāpat kā jauna kurva, viņai jāspiež, kamēr ievalkājas. Nu, pagaidām tas ir uzlikts uz dentīm, pēc tam mēs uzliksim uz cementu un viss būs kārtībā. Tā, lūdzu. Linda, kā jūs pirmīt nosaucāt uzvārdu? Kāds tauriņš? Rastauriņš. Rastauriņš? Kāds romantisks uzvārds? Un izrādās, ka ir tikai 2 rastauriņi. Es oficiāli uzzināju. Varētu teikt, ka viens. Viņš ir mūziķis, dzīvo Pārdaugavā, bet par tādu Albīnu viņš nekā nezina. Nu, bet jūs teicāt, ka ir otrs. Jā, un tas otrs tā ir sieviete. Viņai tagad esot cits uzvārds. Tur, kur viņa agrāk dzīvojas, man neprat pateikt kāds. Vai? Cik traki? Un tas ir šausmīgi. Meitenīt. Es jau neko nesaku par bērnu. Bērns ir jauks, tikai man nevajag svešu bērnu. Turklāt mans vīrs ar viņu pārāk noņems. Tas nav labi. Tas nav labi. Bērns jādabū projām. Vai, šitie kombinzoni. Nē, man tie kombinzoni nekad nav gājuši pie sirds. Nu, paskat, nu, kas tas ir kaut kas trauks. Esiet tik laipni, parādiet man. Reklāmas pielikumu. Tie pelši, ko jūs atlikāt? Daktarīt. Vai, piedodiet, es aizmirsu. Kaut kas trauks. Un kaimiņi teica, tā Rastauriņa esot frizieri. Ir kā strādājot Stučkas ielas salonā. Stučkas ielā? Jā. Nu, es taču turēju matus taisīt. Tā taču mēs visu noskaidrosim. Mēs visu noskaidrosim. Nagas tauriņš. Tas kā tik romantiski. Rastauriņš. Nu, vienalga, mēs visu noskaidrosim visu. Labs ūdens. Tu dos man arī pamēģini. Nu, pamēģini vai man žēl. Nu, drošāk, Albīt. Bāz galvu zem ūdens, nu. Tūlīt. Upa. Nu, tu zivs redzēji? Neredzēju, bet viņas tur lēkā. Vajag tikai mierīgi pastāvēt, un viņas lēkās. Vajadzētu kādu noķert. Bet man nav makšķeres. Nevar taču būt kārtīgs puika bez savas makšķeres. Ej, to makšķeres kātu mēs varētu tepat uztaisīt. Ko? Aiziet, ejam. Tu ar citiem bērniem nespēlējies? Te citu bērnu nav. Visi bērni dzīvo ciematā. Kādu nu gan. Bet tu esi fotogrāfs, ko? Vai tu uz berēm arī fotografē? Nu, gadās jau. Kāpēc tu uz tandas berē nefotografēji? Nu, tas ir citādāk, saproti? Iemāc arī mani fotografēt. Nē, par to var padomāt. Jā? Kāpēc ne? Iemācīsies, būs man konkurence. Urā! Onkal, tu māk mest kūleņus? Nu tā, Gribas tev iemācīšu? lai notiek. To es saprotu. Par to es tev atvedīšu auklis un āķus. Tikai nepiekrāp. Man nepatīk apsoli un pēc tam krāpjas. Labi, labi. Sveiki, mīļā. Labdien, daktarīt.
Sveiki! Tāpēc, ka Rīgā ir tikai 2 restauriņi, es oficiāli uzzināju. Tas viens ir mūziķis, es pie viņa biju, bet otra ir friziera, kas mainījusi uzvārdu. Viņa strādā vai ir strādājuši šeit. Tādu es nepazīstu. Rastauriņu jūs Potiņa. teicāt? Tauriņa. Tauriņa, nē. Pirmo reizi dzirdu. Tā kā. Varbūt pajautāt kādai citai frizierei? Nav ko tērēt laiku. Es te strādāju jau sen. Cits ir jauns meistars. Uzredzēšanos. Neņemiet galvā, Lindiņa. 2 rastauriņi pa visu Rīgu. Tos mēs atradīsim. Nav jau 100. Diez vai viņai tas patiks. Gan būs labi. Tad mēs viņai sacīsim, ka mums briesmīgi vajadzīga fotolaboratorija. Viņa sapratīs, vai ne? Noteikti. Padod lūdzu to papīru. To otru arī. Kāpēc tev tik daudz papīra? Taisīšu bildes. Kur tu liks tik daudz fotogrāfiju? Atdošu cilvēkiem, kurus esmu fotografējis. Tas ir mans darbs, saproti? Un par to man maksā. Es arī būšu fotogrāfs. Fotografēt tas nemaz nav tik vienkārši. Tā tu arī vēl nemāki? Es vispār Nemāki. Nemāki. sameklēju labāk spraudītes un piespraudu pie durvīm. Fotolaboratorija. Vajag vēl uzrakstīt, ka nepiederošiem jāizliegt. Kādiem nepiederošiem? Nu vispār tiem, kas nemāk fotografēt. Malacis. Ak, tu gudrnieks. Paklausies. Nu, Bet ja puikas kādu sauc par tēvu, viņš ir tāds pats kā tu. es nezinu. Mani par tēvu vēl neviens nav saucis. Bet tu gribētu? Gribētu gan. Ja jau runājam kā vīrs ar vīru. Padod man šķērs. Čau. Te tev Rīgas ciemu kukulis, tu jau esi traks uz arbūziem. Tā tu kāpēc tagad izskalosim iekšas. Un tas, Albīni, tev. Man? Lūdzu. Nu? Ko? Tev nepatīk? Tu nepriecājies? Tu tagad izskatīsies pēc īsta kauboja. Ko? Jā? Labi, ka jūs man atbraucat pretī, tad es būtu nostiepusies kā... Kā kamielis, jā? To noliet aizmugurē. Pastāst vēl kaut ko par kauboju. Tad klausies. Reiz prērijā izplatījās ziņa. Ziņa. Tu neesi aizmirsis. Vēl nav pārāk vēls, mēs varētu piebraukt. Ciema padomē. Jā, viņi strādā līdz 6. Labdien! 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 Vēstuli. Mēs esam ieradušies. Lūdzu. Bet jūs esat mazliet nokavējušies. Priekšsēdētājs jau ir aizbraucis. Kā, bet mums... Bet viss jau ir nokārtots. Viņi esot atradušies, un otrdien tam bērnam braukšot pakaļ. Un cikos? Jādomā kaut kā pēcpusdienā. Tā pareiz darba diena. Jau otrdien? Nu, jā.
Albīn, kāp mašīnā! Es pie tevis vairs nevarēšu dzīvot. Tev atbrauks pakaļ. Rīt tu man palīdzēsi, Albīnīt, ja? Aizvirīsim projām kazu, es jau sarunāju viņai jaunu dzīves vietu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa badās. Nebadās viss. Vēl vakar viņa man mēģināja uzbrukt. Viņa badās tikai ar svešiem. Negriez tik strauji. Uzmanīgi, līkumos uzmanīgi. Nu, atpūties. Šodienai pietiks. Tu domā, ka Līnas tante nepamanīja? Viņai ir veselīgs miegs. Kāpēc tu fotografē tikai putnus? Mans priekšnieks arī vienmēr to jautā. Tas pat, kas šodien atbrauks? Jā. Viņš ir labs onkolis. Teikt tev atklāti? Mhm. Man šķiet nevisai labs. Bet kāpēc tad tu lūdzu viņu ciemos? Nu, redzi, viņu ielūdz Lindas tante. Mums viņai tikai mazliet jāpalīdz un jāuzvedas pieklājīgi. Skaidrs? Kā priekšā? Iman, Jā? es kaut ko izdarīju. Kaut ko sliktu? Mājās uz bērniņiem. Vēlāk tu man visu izstāstīsi. Sveiks, lauciniek! Labdien, Vieta Robertson!
Ko man būs jāsēķēlē lejā pa šito te krauju? Izbraukt jau var. Un šis ir tas jaunais cilvēks, kas nāk pūrā ar māju? Nu, tagad jau viss komplektos. Šodien bija iegājis bodē nopirkt kādu labāku konjaku. Jāpērk konjaks kopā ar mālu podiņu. Nu, sveiks, kā tev sauc? Albin. Kur tev, Lindiņa? Linda mājās gaida. Labdien! Iepazīsimies, es esmu Mirdze. Imants. Vīriešiem vienmēr es dodu kreiso roku no sirds. Tas ir mans vīrs. Imants. Zigfrids. Nu, ļoti interesants cilvēks. To šašliks spaini, to gan tev tagad jātur rokās, ka marinādi neizlīs salonā uz grības. Nu. Nu, sveicināti! Tad šī ir tā jūsu pils, un vēl ar spolu. Sveika! Ir gan cilvēkiem tagad daudz laika. Man nav laika aizbraukt uz savu vasarnīcu, bet dažiem ir laiks restaurēt vecus graudus. Bubulīte, kāpēc ārā mēs esam atbraukuši? Jā, es jau redzu, ka mēs esam atbraukuši. Sveika, Lindiņa, sveika! Tas jums jaunam vai, cik jūs labi izskatāties. Bet jūs arī fantastiski. Mūsu draugi Mirdze, un tas ir Zigfrids. Man jau Lolita stāstīja, ka jums arī? Kas tad mums? Tāda būdiņa zvejnieks ceļā. Kas tajās viens gals iekšā, otrs gals ārā. Nabaks būtu lielījies. Oi, cik smuks puisīts. Šeit banānu. Šeit, op! Jūs par daudz šķērdēties. Nu, ko jūs? Tas tā sāls maizei. Jūs arī vienmēr esat ļoti jauka. Mans vīrs saka, tas krastiņš gan ir laimīgs, ka viņam ir tik jauka sieva. Ko jūs? Viņš jau gan arī jūs vīru vērtē. Tiešām? Ziniet, Imants ir tik kautrīgs. Un es domāju, ka viņš patiešām ir mākslinieks. Es jums vēlāk parādīšu viņu bildes. Tās īstās. Viņš pats saka, ka viņš tās taisot tikai savam priekam. Un ja jūsu vīrs viņam varētu kaut mazliet... Vai mēs ērīsim no šķīvjiem? Vai varbūt iztiksim vienkārši tāpat? Jā, nu bez šaubām, ka no šķīvjiem. Ar salvetēm. Albīn, puisīt, aiztec istabā, iedies tur uz galda salikt. Mirdziņ, neliec bērnam bez traukus. Aiztec no. Zināt, Albīna radinieki ir sameklēti. Ko jūs sakāt? Jā, parīt būs klāt. Nu, redz, cik labi. Paldies Dievam. Nā, man te būs kaut kas labāks par maizi. Jā. Kurs ir taukuls? Lejā pie ezera. Tepat, pie dabas krūdzes, zem kokiem. Es taču netieši nekad nenolieku. Vai, piedošana, es nepamanīju. Vai tad šeit kurinās? Nu, protams, šeit. Tante nekad neļauj dārzā. Jāiet lejā pie ezera. Šeit, puisīt, šeit! Ciemiņi tā grib un ciemiņu grib ir svēti. Nedrīkst! Nedrīkst! Mežā nedrīkst, dārzā drīkst. Tiem krastiņiem īsts pažarnieks mājās. Nav pieklājīgi aizrādīt pieaugušajiem. Saprati? Lindiņ, bērns taču nav vainīgs. Puisīt, panāc šurp, es tev iedošu zotīti. Gribi zotīti šeit? Kas tas tāds? Vai, jo cik puika nezinu, kas ir zotīts, tā ir zivtiņai droši. Pepsi, gribi? Še Pepsi. Tā ir tikai limonāda. Dargie draugi, lūdzu. Dargie draugi, pirmo glāzi. Dzersim uz mājas mācu veselību. Jā, Lindiņ, par jums. Jā. Paldies. Paldies. Nu, kad beidzot būs tas šašliks? Es gribu šašliku, man tie pīrāgi ir aplikuši. Mīliši, vai jūs zināt, kā šodien ir lielākais lāsts? Kaut no algas viedzīvot. Nu, ko, bumbulī, tu gribi skunēt? Lūdzu, pīrāgi. Tas ir kolosā. Pagrauzies, Iman. Es te varētu ieteikt vienā kombinātā. Un naudīt, protams, uz pusēm. Ar atbildu to arī nesteigties. Es skatos, ka tā māja ir bēriņa. Un tas ir bēriņa, tā ir mana vājība. Tu nevar iedomāties, ko es vienos tādos bēriņos atradu.
ilustrēto bībeli. Un tu vari iedomāties, kur? Kastē, zem pakaulējumam. Ejam. Uz bērniņiem nedrīkst. Ko tas nozīmē? Atkal nedrīkst? Albīna, kāpēc tu tā? Uz bērniņiem ir tantes mantas. Nu, bet paskatīties, taču drīkst, pažarnieka. Tas ir Manziņa kungs. Paskat, zālītes. Nespiešu, kā tās ir. Tādas es neesmu redzējis. Kumelīt. Grāmatas. Žurnāli, Šķiet, ka pavēlt viss pie tevis nebūšu atbraucis. Tās ir vecās saimnieces mantas. Sievietes pasauli, zeltene. Kolosāli. Budapeštas kārdinājums. To Linda taisījās vest uz Rīgu. Kamēr viņa taisīsies, tikmēr es jau būšu aizvedis. Onkul, paš kam tev velosipēds? Brauc Jūrmalā uz Alus bāriņu. Tagad ar mašīnīm iekšā nelaiž. Un ar riteņiem laiž? Kā tu domā? Iedomā un ar pamēģināt. Tu prot? Tur uzciņu. Nu, aiziet. Labi. Malac. Droši. Malac, labi. Malacis. Reizēm man šķiet, ka es varētu to zēnu pat iemīlēt. Tikai Imants viņam pārāk pieķeras, un tad jau labāk ir šķirties, kamēr nav par vēlu. Imants ir jaunāks par mani. Tiešām? To nevar manīt. Viņam ļoti patīk bērni. Bet man? Jums vajadzētu aizbraukt uz labu kurortu. Uz Čehoslovākiju, piemēram. Es ne uz ko neceru. Un es sūdzos. Es rūpējos par Imantu. Viņš man ir gan vīrs, gan bērns. Liels, bet bērns. Šeit. Nu, ko es te braucu? Kaut viens cilvēks būtu parunājies kā ar cilvēku. Sīpolē, tu gribi ko? Un kas es esmu? Šašlika piedeva. Paklau, tas taču ir mājas speļīts. Noteikti garšīgāks par šašliku. Bet lūdzu. Dodiet pamēģināšu. Pasakaini. Prīmā. Tu zini par to kombinātu padomā? Es jau padomāju. Un kā? Es baidos, ka es savu pusi bilžu nepratīšu uztaisīt tik profesionāli, kā jūs savējo. Ar tā? Nu, dar kā zini. Es jau neko neuzspiežu. Ārprāts. Turēt lops uz mēniņiem. Tas ārprāts. Tas droši vien Albīna darbs. Asins. Man galvušu. Man... Bubulīt! Nesteigšu aptiecīgi no mašīnas. Man ir galva pušu. Kas pušu? Man ir galva pušu! Kauns, tu varēji viņam vismaz atvainoties. Vai tad es viņu badīju? Pietiek! Kas to puika izlaida tupies, ūras sēdināja, iedomājies tikai. Man tu nekad neesi atļāvis braukt. Es tā gaidīju šo vakaru. Ierakstu aizņēmu uz plates, cerēju, ka to ar Robertsonu izrunāsies. Nu, nevajag, Linda. Es negribu būt par apsmieklu pasaules acīs. Un savu mūžu nevienā izstādē tu netiksi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi muļļa. Un tas puika? Puika ir malacis. Ak tā? Trījiem šajā mājā nav vietas. Vai nu viņš vai es? Viņš. Jau parīt viņam atbrauks pakaļ. Lūdzu. Paldies. Nu, ej tik iekšā, ko tu? Paldies. Es nu pats saņēmu vēstuli, man dēls atradies, man jābrauc viņam pakaļ. Skaties, mazulis. Jā, tas ir viņš. Kad puika atbrauks, es viņu vedīšu šurp, lai redz, kā tēvs strādā. Uz šejieni?
Nabadzība jau te ir. Viens vienīgs reustats, viss cits ar knipsēšanu vien. Un tas vienīgais... Puisītis. Tev arī darbojas. Nē. Augšā tūlīt sāksies deju pulciņa mēģinājums. Nē. Bet tādu notikumu tev dēls atradies. Dēls? Nē. Viņam bija jau 3 gadiņi, kad sieva mani aizdzina. Viņu sauc par Albīnu. Es gan gribēju Daumantu. Kā es to sievieti mīlēju. Es toreiz studēju Politehniskajā. Tad jau nu gan. Tu tur guli? Kas tad nu atkal nav? Rampas nav. Sudmaliņām vajag rampu. Nu tā, uzmanamies. Un? Paklausies, par ko viņa tevi īsti aizdzina? Uz priekšu, atstarpes, mīļie vienādas. Nesteidzies. Muguriņas taisnas. Es zinu, viņa teica, tu esi daudz labāks, bet es bez viņa nevaru. Un kad es pateicu, ka es tomēr esmu tavs vīrs, tad... Puiku viņa aizšķūrēja kaut kur prom, teicās, pie rādiem, ka tikai es netieku klāt. Un tad es jūtu, ka ar mani sāk iet arvien zemāk un zemāk, dziļāk un dziļāk, un tad es teicu sev, pietiek. Pietiek, brauc prom, citādi ar tevi ir cauri. Nu, tagad jau var no tevis diez kas nav. Nepārtrauc, vai es stāstu, vai tu stāsti? Dod ierakstu. Dod ierakstu. Smēdes puiši iet ar ierakstu. Nu, tev taču ir saraksts. Ar laiku tiku par kostīmnieku, gludināju tautas tērpus. Tā šepte. Šefte, tu to nesaproti. Kad mūsējie brauc uz Rīgu uz dziesmu svētkiem, tu zini, dziesmu svētkos vienmēr līst. Tad viņiem pēc uzstāšanās, drēbītes tādas, kā var izgriezt, bet rīt vajag atkal. Un es visu nakti gludinu. Tādi tvaiki kāpji, kā no pļavas vasarā, kad lietus nolīs. Es gan mitrumu nevaru ciest. Nu, elektriķi. Jā, tagad elektriķis. Un, kad puika atbrauksies, viņam teikšu, tēs dēls strādāju, taisu, lai uz skatuves būtu tumšs. Nu, kas tur notiek? Un atkal gaišs, tumšs. Kādā nav ko darīt? Pagaidi, kas tur ākstās? Paklau, elektriķi. Bet vai bērnus audzināt tu māki? Ko? Tā ir viena milzīgi atbildīga padarīšana. Jā. Fantastiski. Pilsētnieks kaut ko tādu pat sapnī nevar ieraudzīt, vai ne? Ai, tik lielas. Te ir labākās logu vietas. Jā, es redzu. Tagad tu zinās, kad es būšu prom. Un tu man tās rādi? Es taču slikti pret tevi izturos. Kā to ņem? Es jau pats arī. Ņem. Paldies. Nu, kur tagad jāiet? Nezinu. Kā nezinu? Tu teici, ka te būšu tuvāk. Man tā likās. Kā likās? Tu saproti, ka mēs esam apmaldījušies? Nu, ej! Uz kurien tu iesi? Albīn! Albīn, pagaidi! Albīn, pagaidi, dzirdi! Albīn! Albīn, pagaidi! Albīn!
Ir gan tev raksturs, ko tu viens mežā iesāktu? Dzīvotu. Tur esi sadauzījies. Nu, kas par to? Re, kur tavs groziņš? Es zinu, kur jāiet. Kur? Tur. Kāpēc tu tā domā? Zars rāda. Kur zars? Tas. Kas tā par zīmi? Lai zinātu ceļu uz mājām. Un kas tu atstājis? Tante. Vecā saimniece? Jā. Tante šitādu zars atstāja pie visām takām, kad nācām ungot. Viņa teica, ka esot jau vecs un varot mežā kādreiz nomirt, bet pēc zariem es atrastu māju. Un kas viņa tev bija? Tante bija laba. Un tev pašai nebūs žēl šķirties no Albīna? Imulī, tur nekas vairs nav līdzams. Pat ja viņš būtu pats eņģelis, viņa radinieks šovakar būs klāt. Es ieslēgšu mūziku. Roberts un Volga. Es gribētu zināt, ko tam te vajag. Sveicināta! Cik labi, ka jūs atbraucāt. Mēs jau domājam, ka nekad jūs vairs neredzēsiet. Cik labi, ka jūs esat mājās. Es visu ceļu braukdams domāju, kaut tikai jūs būtu mājās. Vai jūs varat iedomāties, kas noticis? Riepnieks saslimis. Piesēdīs. Paldies. Un šodien var vaļā jauno novadpētniecības muzeju. Tas ministrs būšot. Viņš saka, kas fotografēs, ko nu lai dara? Tur nav tik vienkārši. Īsto gaismu vajag, rakursus eksponātiem. Es viņiem saku, man ir tas. Te es domāju par jums, Krastiņa. Nu, diez vai es. Braucam. Laika maz, es jūs aizvedīšu. Redziet, mums šovakar te... Tā ir vienreizēja izdevība. Ej, neliec sevi gaidīt. Nu, bet tu taču viena pati. Viss būs kārtībā. Mēs ilgi būsim prom. Nu, es domāju, līdz tumsiņā mēs būsim atpakaļ. Nu, redz, ej, ģērbies. Vai, es gandrīz aizmirsu. Mana vienīgā jums lūdzu nodot tādus īpaši siltus sveidzienus. Paldies. Jā, un par tiem modes žurnāliem viņi saka, ka pēc nedēļas viņa atdošot. Drīkst lūdzu. Būsi tik laipns. Paldies. Sveiks. Jums ir kādas bēdas? Jums ir tik skumjas acis. Vai man? Jums. Tātad? Paskaties, viņa atkal vienu apstrādā. Es, mīļais draugs, raugos uz jums ar literātes acīm. Jūs esat šķīries no sievas. Viņi jūs pameta. Nu? Jums bija bērni? 1, 2. Puika. Un sieva jums viņu atņēma. Kā jūs to zināt? Un tagad jūs braucat pieteikt savas tiesības. Tā ir ar. Un šī nav pirmā autobusa vietura, kurā jūs apstājaties. Šī man ir 3. pārsēšanās. Un pirms katras jūs stiprināt savu garu. Kā jūs visu to zināt? Kas tur ko nezināt? Man ir vajadzīgas detaļas. Kādas detaļas? Izstāstiet man savas bēdas. Uzticieties man pilnīgi. Ziniet, tas nekas, ka es esmu sveša. Ziniet, ceļā nejauši sastapt cilvēks var izrādīties saprotošāks par to, kam būtu jābūt vistuvākajam.
Viņš ir atkal klāt. Ko tu teici? Viņš ir uz istabu augšu. Viņš ārdās. Nu, liela nelaime. Liela nelaime. Mums no viņa nemaz nav baili. Bet viņš tur kaut ko gāž. Nu, tad tas patiešām nav godīgs spoks. Nu, labi. Es eju ar viņu iepazīties. Nē, viņš tev var ko nodarīt. Nebaidies. Man viņš neko nenodarīs. Kur jūs iepazināties? Deivu vakarā. Ai. Viņa bija skaista. Viņa bija tāda viegliņa, jautra. Viņa uzreiz teica, ka vēl nevienu pašu, nu... Un jūs? Es jau nepavisam nebiju. Un jūs sākāt dzīvot kopā? Jā, mēs dzīvojam mazā istabiņā Avotu ielas galā. Un toreiz man tā šķita viskaistākā iela Rīgā. Un tad piedzima puika. Es viņam komisijas veikalā nopirku bērnu ratiņus. Pavisam baltus. Cik skaisti? Skaisti. Romantiski. Un jūs ļoti rūpējāties par savu dēļu. Es taču pats gāju uz virtuvi pēc tiem bērnu maisījumiem. Piena. Nu jā, un rindā sievietes vien. Es atceros, viena teica, es gan esmu labs tētiņš. Labs. Es pat autiņus mazgāju. Lieliskas detaļas. Jūs būsit man tips. Tips? Jā. Es rakstu. Scenārijus. Visiem vietējiem kultūras pasākumiem, rituāliem, kapsvētkiem, piemēram. Ziniet, es gribu, lai kapos būtu gaiši. Kapu? Atcerieties, kā Puškins teicis? Pečaļmajā. Svetlā. Es jau varētu arī uz Rīgu. Scenāriji ir vajadzīgi visiem. Bet es esmu savas puses patrioti. Es esmu uzrakstījusi lūgu. Ziniet, visiem tautas teātriem plēsties vajadzētu tādas lūgas dēļ. Kur jūs strādājat? Zem grīdas. Kultūras namā. Tautas teātris tur ir? Ir. Ziniet, es tagad rakstu jaunu lūgu. Jūs tur būsiet iekšā. Es? Jūs pašam vajadzētu spēlēt tur līdzi. Jā. Vakar viens režisors uz ceļiem lūdzās, lai es dodu lūgu viņam. Jā, domā. Tas ir uz Piebalgu. Jums vajag uz Piebalgu? Nē. Vai, cik jauki, tad mēs varēsim parunāties. Ziniet, tagad Piebalgā nekā interesanta nav. Kopš miernieku laiki. Daudz dzert nevajag. Bet drusciņ var. Sveiks! Sveiks. Es, piemēram, te pasūtu tikai 50 gramus. Ārzemēs tā dara. Bet nosēžu līdz vakaram. Jābrauc. Brauciet. Cīnieties. Es kādreiz cīnījos līdz pēdējam. Līdz pēdējam vīram. Tā, ja. Varbūt drīkst jums piedāvāt kafiju? Tik vēlā stundā, vai jums prāts? Tā gan dēt veselību. Bet tik vēlā stundā lodāt pa svešiem bērniņiem, vai tas pie reizes arī nevar sabojāt veselību? Jūs, kundzīt, labāk pasakiet, kur jūs to mantu likāt? Klausieties! Neklausieties jūs. Manai mīļajai māsiņai bija 2 pūrlādes ar tādām puķiem un putniem. Kur tās ir? Un kur ir atpūtas? Un ilustrētie žurnāli no 1. numura? Saimniec teica, kāds uzdevies par ugunsdzēsēju, viņai tās izkrāpis. Nu, pieņemsim. Viņi pārāk daudz uzticējās cilvēkiem. Jums arī. Klausieties, mēs to māju nopirkām. Jūs, kundzīt, nopirkāt vienu pliku māju, nevis mantu.
Jums tāds skolāts izskats. Tad jums būtu jāzina, ka tā mantai vienmēr ir arī mantinieks. Mantinieks? Jā. Esiet tik laipna, atnesiet to naudiņu un vediet ar Albinīti šurpa. Naudu? Mēs braucam, ziniet. Zēnu? Jā. Un ar kādām tiesībām? Te būs ciempadoms paziņojums. Tad jūs esat Albīnam... Opaps, kā senāk teica. Un te naudiņai likumīgs mantinieks. Te. Maz. Apkrāpuši esat vecu cilvēku. Tā māja pulka vairāk vērta. Tu redzējies, ko? Klāt gan? Klāt, klāt. Ar ko man ir tas gods? Atbrauc pēc savā dēla. Tas sarežģīja situāciju. Jums tā neliekas? Kas jūs esat? Un ko jūs te darāt? Kas jūs esat? Nāciet vismaz istabā, nevar taču cilvēks stāvēt tādā lietū. Es neesmu cilvēks. Es esmu spoks. Ziniet, man tie spoki jau ir līdz kaklam. Kas jūs esat? Es esmu Albīna māte. Tad ejam iekšā. Nē. Es nevaru. Tas nav tik vienkārši. Es nedrīkstu. Nu, tad ejiet vismaz tur, zem jumta. Un kur tu viņu liksi, kad paņemsi? Paņemšu. Tev nedošu. Spekulantam. Mani viņš sauks par spekulantu. Mani. Mana meita, kamēr pie viņa dzīvoja, viņai nebija drēbju, ko mugurā vilkt. Bija. Cik es saprotu, jūs esat atbraucis arī savas meitas vārdā. Kā tā citādi? Ko es to viņu? Liekulis. Vai Albīnam ir labs raksturs? Ja man tāds būtu, es būtu priecīgs. Paldies Dievam. Kas tur? Jā, tie ir 2 sikspārņi. Ko? Albīns tos iesaucis par Maksu un Mauricu. Ak tā. Ko? Vai? Es laikam tagad no tiesas izskatos pēc spoka. Ir pēc spoka, vai ne? Nu, ko jūs? Kur jums tādas iedomas? Tātad jūs gribat sev arī Albīnu? Es gribu sev vecumdienām mīļu saules stariņu. Albīnas, mans pienākums ir jūs brīdināt. Brīdināt? Nerunāsim caur puķītēm. Kas tad ir?
Jūs tiešām gribat zināt visu patiesību? Nu. Nabaga bērns, man jau bija prātā viņu izlūkties sev. Ziniet, ir kas paskrien šur, tur, kaziņu, pagani. Laime, ka uzzināju. Un tad vienu dienu, es toreiz strādāju citā prezidētavā. Mums tur bija vīriešu un sieviešu zāle, tikai stikla siena pa vidu. Es redzu, ka ienāk viens vīrietis, tāds ar melnu vaigu bārdu. Jums viņš varbūt pat neliktos skaisti. Jūs ticat, ka ir mīlestība no pirmā acu uzmetiena? Vispār ticu. Tad viņš uz mani paskatījās. Tas nebija skatiens, tā bija uguns. Man likās, es tūlīt sakatīšu pelnos. Un tad es redzēju, ka viņš iesmējas. Ak, es domāju, kaut es varētu dzirdēt, kas skan šie smiekli, bet caur stiklu jau dzirdēt nevaru, un ka tiem acu žāvējiem ir dūts. Nu, un pēc tam? Pēc tam viss bija cauri. Es zināju un jūtu tikai viņu. Jūs apprecējāties? Jā, vēlāk. Nu, un jūsu vīrs? Es viņam visu pateicu, un viņš aizgāja. Bet bērns? Bērns. Sākumā es nemaz neatzinos, ka man bērns ir, bet tagad es nedrīkstu pat pieminēt, nedrīkstu, viņš man padzīs. To es nesaprotu. Tā kaut kas gadās biežāk nekā domājat jūs, kam dzīvē nekad un nekas nesametas. Ir kaut kas tāds, kam tu netiec ne pāri, ne apkārt, vienkārši jāpaliek uz vietas un jāņem par labu kairu. Un tas būs jāņem līdzi, jo ar tādām kaitēm tas zēns ir invalīds uz visu mūžu. Tā vecene viņa tik tālu nolaidusi. Jūs teicāt veceni, un to jūs par savu miesīgu māsu. Miesīgi čūska viņa man ir. Aizgrūž māju par pusvelti. Bet tā puika taču var ielikt sanatorijā. Uz valsts rēķina. Jā. Tikai te vispirms būs tiesas darbi. Nu. Bet jūs jau varēsiet tos Ponciju Pilātus izstaigāt. Rāda dēļ jau nekas nav par grūtu. Tiesas darbi? Viņš zog. Ko? Kaimiņiem baložus. Kamēr nezog zieru, tikam nav ko bēdāt. Jā, bet viņš griež tiem putniem galvas nost. Nu. Kaimiņiene pieķērus viņu savos bēniņos. Un viņa tur krīt. Un lauž bļodas kaulu. Dulla. Ko lien uz bēniņiem, ja nevar kājās noturēties. Un šīs sūdzēs tiesā. Nu jā. Cik viņi varētu prasīt? Tīro nieku. Pret to, ko piedzīs kolhos. Kolhos? Viņš taču ir nodedzinājis kolhosu šķūni ar visu sienu. Ak, tu kungs. Bandits. Nu jā. Tur jau būs vajadzīgs liels audzināšanas darbs. Kā es nožēloju, ka es atdevu Albīnu tēva māsai. Viņu paņēma, bet vēlāk teica, ej savu ceļu. Un dzīvo ar to tēviņu. Patiesībā viņa teica daudz stiprāk. Un nenāc bērnam ceļā un netraucē bērnu un nekad vairs te nerādies. Kā jūs varējāt izturēt dēlu neredzēju? Es jau neizturēju. Es nācu. Bet Albīns saka, ka viņš nekad savu māti nav redzējis. Toties es redzēju viņu. Bet Albīns redzēja spoku. Tur nekas nevar iznākt. Kāpēc? Nu, kas tad viņa audzinās? Man pašam vajag palīgu un atspēju pa saimniecību un siltumnīcām. Meita pat knapi sitas ar to savu vīru. Tas viņa dancina, bet tā viņam uz vēderliem. Un šitas. Vai jums ir dūši tādam dot bērnu rokās? Likuma priekšā viņš ir zēna tēvs. Pamodināsim viņu. Nevajag. Pat sadzēries, vajag izgulēties. Vai tad mazdēliņu nesagaidīsit? Ko tur bērnu sāpināt? Priekš kam? Nu jā. Ko to naudiņu darīsit? Man jau nedosit. Tikai neiztranžerējiet tam dzērājam. Nē. Nauda būs krājkasē līdz Albīna pilngadībai. Kā tikas nenotiek. Es tām krājkasēm neuzticos. Papucīt? Varbūt jūs dzersit kafiju? Parunāsimies, papucīt. Tas ir Albīna šūpols. Jā. Arī bēru nakties te biju.
kā man gribējās paķert Albīnu. Piespiest pie krūtīm un aizbēgt no visiem un dzīvot tikai viņam, manam dēliņam. Bet šodien es to izdarīšu. Man tikai mazliet jāsaņems drusciņi. Jūs šķiraties no tā cilvēka? Nekādi no tādiem cilvēkiem nešķiras. Bet kā jūs zināt, ka tagad viņš pieņems bērnu? Viņš nepieņems. Ja es varētu, ja man pietiktu spēka, tad es te nesēdētu. Izvediet man Albīnu. Lūdzu, ejiet, ņemiet savu bērnu. Jums ir tiesības, bet laukā es jums viņu nevedīšu. Tante ir taisnība, vai nu? Lieciet mierā bērnu vai šķirieties no tā cilvēka. Es jūs lūdzu. Es nevaru bez viņa, saprotiet mani. Bez kura jūs nevarat. Jūs jau paspēsiet uz pēdējo autobusu. Tu beidzot atbrauci. Būtu mazliet ātrāk. Vai viņi jau? Viņi jau ir projām. Bet Albīna? Es laikam esmu sastrādājis tādas lietas. Kā jūs vienojāties? Mēs laikam nevienojāmies. Kā? Saprotu, viņa negribēja kafiju. Un, manuprāt, viņa negribēja arī Albīnu. Es nesaprotu, kur viņš varētu būt. Tu redzi, istabā viņa arī nav. Albīns ir pazudis. Albīns nav pazudis. Kur tu biji? Mēs tevi meklējām. Es biju tepat. Kur tepat? Fotolaboratorijā. Visu laiku? Bet tu taču esi galīgi slapš. Kad tu atbrauc, es tev izgāju pretī. Vai viņi ir prom? Viņi ir prom. Es drīkstēšu palikt pie jums. Ja tu pats gribēsi. Es palikšu. Es gribu, lai tu būtu mana mamma. Hey!